taču ir jau 7.2. Šis ir jautājums visiem BMW E53, tā teikt, braucējiem. Kas ir BMW E53? Tas ir BMW X5, tas vecais, kuram tā nesmukā aizmuguri vienmēr stāv šitā līka riteņi, jo tur tādas šarnīri, kur izdilst. Un tehniskajā viņas laikam nemāk izkratīt vai kā, un viņiem ļauj braukt. Un tad tie riteņi stāv šitā iekšā ārkās. Skumji. Un salons tam E53 ir tā kā no vecā 5. sērijas, kas 2000. gadā nāca, saucās E39. Un tāds pats salons tur ir. Jo es atceros, man čoms, kas 25 gadus atpakaļ bija nopircis šito X5, E53. Un viņš saka, es tirgošu nost. Rafiks no Reko, kas gan viņu nezina, ja? Es saku, nafik, tu tirgos nost, tikko nopirkt. Viņš saka, man tāda sajūta, tā kā es vecajā sēdētu E39 iekšā. Un tāpēc jautājums tiem fāreriem, kas brauc ar tādu E53, X5. Kas tev tanī mašīnām? Kas tev reāli cepī? Es nezinu, tas, ka tur Krieviem bija tā filma, kā viņi saucās, Brat vai Bumeri vai kā, ja? Bumeri bija. Tur, kur bija tas tā mūzika, nevaru atskaņot, tāda baigā, ko pa zvanu melodijām liek. Mums tas tev cepī. Jo tur bija sākumā vienā sērijā bija kaut kāds E38, 7. ja? Un tā kaut kādā, ko es neesmu redzējis, tur bija tas X5 ar līkajiem skumjajiem riteņiem. Ieraksti komentārā, kas tieši tev cepī tanī vecajā miskastē, kuram vienmēr tās kabatas izrūsējušas, viss tas ir pizdzies tāds baigais vaids, bet kaut kas jau cilvēkiem tur, nezinu, kas tev patīk, kāpēc, why? Tāds ir jautājums, davai, pišķeli juhu.